Šis ir degustācijas stends, un šī ir promo meitene, kur sargā paraugus, bet nenojauš, ka tas esmu es. Un man šīs dienas mērķis ir, mainot savu izskatu, noskaidrot, cik daudz paraugu man izdosies apēst nepieņemt. Labrīt! Labrīt! Droši varat izvēlēties, mēs ar Markas Gardumus došu nodegustēt. Paldies! Tas ir tā kā šitie, ja? Jā. Bija ar lasi, vistu. Ar lasi un vistu, jā. Abi. Tas bija tik baisi. Un tas bija tikai pirmais kostīms. Es viņai ieskatījos acīs. Varbūt tā nevajadzēja darīt, jo šitās acis nevar aizmirst. Ejam pārģērbties nākamajā kostīmā. Vai viņi man atpazīs bez bārdas? Droši nogaršojam. Pūciņa. Iespējams man garšo. Nu, tas ir, jā, tas ir top. Paldies! Deserts. Es tieši brokastis neesmu ēdis. Nu, rekā. Man šķiet, ka viņai nav ne jāsmas. Sākam kā ūsām. Es man tik sen nav nebijušas ūsas. Vau! Nākamais tās. Tas ir asols? Gaļas salāti. Paldies! Pats iedīja sāk ģert, es nezinu, bet šeit, ko viņi zina. Lielas pārmaiņas, mainām stratēģiju, vairs nedrīkst rādīt seju, viņi uzreiz pateiks. Droši nogaršojam. Tā ir vinoja. Jā. Kur karotība? Lūdzu. Man šķiet, ka viņi neieraudzīja, vai nesapratu, ejam pārģērbties, man ir vēl. Voila! Damn! Labi, laižam. Es jūtos ļoti izsaucis. Degustācija mums notiek. Degustācija. Varam nogaršot visu tā ko. Man ir kaut ko ekstra gaļīgu. Gaļas salāti, un tad jāņem. Lai iet, es varu ņemt divus. Varat ņemt divas, mums nav žēl. Jā. Viņa vai nu spēlē līdzi, vai nu viņai ļoti patīk mans outfits. Es nezinu, bet ļoti garšīgi gaļsalāti. Ejam pārģērbties. Sveiki! Mani sauc Santa, no žurnāla Santa. Neliels iestiepinājums pirms man tēla. Grostonas ielā 1 Maksima ir tikusi arī pie pārvērtībām. Te var iegādāties svaigu pārtiku un ne tikai. Var tikt arī pie gardām pusdienām steidzīgai ikdienai. Šitos var ņemt, jā? Nu nē, viņa zina. Bāc, kā viņa var pateikt, ka es neesmu sieviete? Pēdējais kostīms un metam mieru. Tipsis ir izsaucis! Kādā televīzijas kanālā es būšu? Vai garšīgi.